Tā, sveiki visiem! Ko mēs ar jums šodien darīsim? Mēs ar jums šodien risināsim 9. klases matemātikas eksāmenu, kas bija paredzēts tiem, kas 9. klases eksāmenu kārtoja 24. slīpsvītra 25. gadā, tātad 25. gada maijā vai jūnijā. Un iziesim cauri šodien pirmai daļai. Es ceru, mums tas neaizņems vairāk par 20 minūtēm. Attiecīgi es esmu arī atvērusi 9. klases formulu lapu, lai, ja kas, mēs uzreiz varam skatīties, kuru tad varēja atrast pareizās atbildes formulu lapā, jo varēja atrast īstenībā daudz. Nu labi, sāksim. 5/3, tas, protams, ir vienkārši, ja? Tātad 5 kāpinam 3. pakāpē. Kāpināšana nozīmē, ka mēs piecinieku paši ar sevi reizinam 3 reizes. 5 reiz 5 reiz 5, tas jums nebūs jāizraksta, es tikai rakstu, ko tas nozīmē. Tātad 5 reiz 5 25 reiz 5 125. Tālāk, 9 mīnus 2. pakāpē. Ja jūs samulstat par to, kas ir tas -2, aizējam uz formulu lapu un paskatāmies, ka mīnus pie kāpinātāja nozīmē, ka mēs apgriežam daļu. Tātad a mīnus n-tajā ir 1 dalīts ar a n-tajā. Mūsu gadījumā tas ir 1 dalīt ar 9 otrajā. Jā, tagad no divnieka pazuda tā mīnus zīme. Un tas ir aprēķināms, tas ir 1 pret 9 otrajā 81. Tālāk, 0,3 otrajā. Atkal decimāldaļas kāpināšana, 0,3 reiz 0,3. Tas ir 0,09. Vai nu jūs varat kāpināt, reizināt stabiņā, vai arī var pāriet uz daļu, tas būtu 3 desmitās, 3 reiz 3 desmitās, kas ir 3 reiz 3 9 un 10 reiz 10 100. Nu, un tad pāriet atpakaļ uz decimālu daļu, tas būtu 0,09. Otrais. Nopaļojot skaitli 36,74 līdz desmitdaļām iegūst. Kur mums atrodas desmitdaļas? Desmitdaļas mums ir pirmais cipars aiz komata. Tas nozīmē, ka mums ir jāatstāj tik daudz, cik viens cipars aiz komata. Lai nopaļotu līdz desmitdaļām, mums ir jāskatās uz aiz nākamā cipara aiz viņa. Šajā gadījumā uz 4. 4 ir mazāks nekā 5, līdz ar to mēs apaļojam uz leju, jeb 7 paliek uz vietas. Tātad 7 paliek par 7. Nu, un tas ir gadījums B. Ja jums te būtu 36,76, tad tas nopaļotos uz 36,8. Jā, jo tas 6 pavilktu uz augšu septītnieku. Skaidrs. Trešais. Izpildi darbības x8 reiz x2. Atkal aizmirsās, kas notiek ar pakāpēm. Ejam uz formulu lapu un skatāmies pie vienādām bāzēm, un mums ir vienādas bāzes, mums ir x un x, mūsu kāpinātāji saskaitās. Ja? Re, kur šī īpašība. Un mēs iegūstam x8 plus 2, kas ir x desmitajā. Tālāk 3a minus 6. Veram vaļā iekavas, reizinam katru iekavu locekli ar to, kas stāv pirms iekavām. Tātad ar 3. 3 reiz a un 3 ar mīnus 6. Iegūstam 3a mīnus 18. Tālāk 4 plus b otrajā. Atkal uzmanīgi atvērt šīs iekavas, tas nav 16 plus b kvadrātā. Varam paskatīties formulu lapā. Tā ir saīsinātās reizināšanas formula numur 1. Tātad iekavās plus vai mīnus, mums bija plus, tad šeit būs plus 2ab. Tātad izmantojam atvēršanai doto formulu. Tas būs 4 otrajā plus 2 reiz 4 reiz b plus b otrajā. Iegūstam 16 plus 8b plus b kvadrātā. Un šeit 4. apakšpunktā veram vaļā iekavas, reizinam katru ar katru. Tātad 2c ar 5, 2c ar c, mīnus 3 ar 5, mīnus 3 ar c. Un iegūstam 2c reiz 5 plus 2c reiz c, mīnus 3 reiz 5, mīnus 3 reiz c,
Un vēl ir šis mīnus 3c, ja, par viņu nedrīkst aizmirst. Mīnus 3c. Iegūstam 2c reiz 5, tas ir 10c. 2c reiz c, tas ir plus 2c otrajā. Mīnus 3 reiz 5, tātad mīnus 15. Mīnus 3c, mīnus 3c. Savalkam līdzīgos kopā. Mūsu gadījumā ir 10c, mīnus 3c, mīnus 3c. Tas ir 4c un 2c kvadrātā paliek, kā ir 2c kvadrātā plus 4c mīnus 15. Ja? Tālāk. Kvadrātsakne no 64. Tātad kādu skaitli mēs kāpinājām otrajā pakāpē un ieguvām 64. Nu, tas bija vai no 8, vai no mīnus 8. Tālāk saskaitam divas kvadrātsaknes. Kvadrātsakne no 3 plus kvadrātsakne no 3. Tas ir divas kvadrātsaknes no 3. Tas nav kvadrātsakne no 6. Uzmanīgi, ja? Tā būs kļūda, pie tam ļoti rupja. Tātad mums nav īpašības, ka mēs varam saskaitīt kvadrātsaknes, panesot visu zem vienas kvadrātsaknes. Šajā gadījumā uztveriet to, kā viens apelsīns plus otrs apelsīns, jums ir 2 apelsīni. Apelsīna struktūra no tā nemainās, tātad tas joprojām ir kvadrātsakne no 3. Trešais apakšpunkts – 1/2 no kvadrātsaknes no 2. 1/2 no kvadrātsaknes no 2, tas ir 1/2 reiz kvadrātsakne no 2. Tātad 1/2 reiz kvadrātsakne no 2. Kas ir C gadījums. Ja? Šeit nekas neīsinās, nekas nepazūd. Šeit noteikti nebūs, jo 2 nesot apakšā, tas pārtaptu par 4, ja zem saknes. Nu, un šeit, protams, ir absolūti kaut kāds gadījums, lai var strādāt ar izslēgšanas metodi. Tā, uzdevums numur 5. Dotā aritmētiskā progresija, kuras pirmais loceklis ir 3, katrs nākamais ir par 2 lielāks nekā iepriekšējais. Nosaki aritmētiskās progresijas diferenci. Paskatīsimies formulapā, vai mums ir par aritmētisko progresiju kaut kas. Kaut arī šeit ir jau no teksta uzdevuma skaidrs. Jā. Tātad aritmētiskā progresija mums paredz to, ka katrs nākamais tās loceklis ir iegūstāms pieskaitot iepriekšējam to diferenci. Tātad, ja pirmais mums ir 3, otrais mums būs 5, tātad tā 2 mums būs 5, A3 mums būs 7 un tā tālāk un tā joprojām. Tātad diference šajā gadījumā ir 2. Diferencija angļu valodā no vārda starpība. Nosaki aritmētiskās progresijas 4. locekli. Tā kā mēs jau noteicām A3, tātad, ja A3 ir 7, tad A4 ir 9. Var izmantot arī formulu lapā doto formulu, ka n ir A1 plus n-1 reiz d. Patrenēsimies šo formulu. Tātad A4 ir A1, šis ir 4, nevis N4, ir A1 plus 4 mīnus 1 reiz diference mūsu gadījumā, kas ir 2. A1 mums ir 3 plus 4 mīnus 1 ir 3 reiz 2. 3 reiz 2 ir 6, 6 plus 3, 9. Un tas ir tas pats, jā, ko mēs ieguvām. 6. Lai sarīkotu pasākumu, jāmaksā 280 eiro par telpu īri un 25 eiro par katru dalībnieku. Kā tas būs pasākuma izmaksas, ja tajā būs 100 dalībnieku? Šajā gadījumā mūsu izmaksas sastāv no fiksētajām izmaksām, kas ir telpu īre. Pat ja jūs tur būsiet viens pats vai 2 ar draugu, jums būs jāmaksā 280 eiro. Plus vēl varējošā likme, kas ir par katru dalībnieku. Tātad tas būs 280 plus, un tā kā jums ir 100 dalībnieki, tad tas būs 100 reiz 25 vai 25 reiz 100. Un tas ir 280 plus 2500, kas ir 2780. Otrais apakšpunkts – uzraksti izteiksmi pasākuma izmaksu aprēķināšanai, ja pasākumā piedalās x dalībnieku. Ja mums ir x dalībnieki, formula izskatās ļoti līdzīgi,
tikai šajā gadījumā mums būs nevis reiz 100, bet reiz x. Ja fiksētā cena par telpu īri ir tāda pati, 280 plus un 25x, jo 25 eiro par katru dalībnieku. 7. Atrisini vienādojumu. X mīnus 4 ir 11. Tas ir parasts lineārs vienādojums, ko risina mainīgos atstājot vienā pusē, brīvos locekļus otrā pusē. Šajā gadījumā mēs varam mīnus 4 pārnest pie 11. Pārnesot zīme mainās. Iegūstam x ir 11 plus 4. Tātad x ir 15. Tas ir atrisināts. 7.2. Atrisini vienādojumu. 2x otrajā plus 7x mīnus 4 ir 0. Tas ir kvadrātu vienādojums. Ja sanācam aizmirsties eksāmena laikā, kā risina kvadrātu vienādojumu, ejam uz formulu lapu un skatāmies. Kvadrātu vienādojumu. Risina aprēķinot diskriminantu, kas ir b kvadrātā mīnus 4ac, un tad attiecīgi aprēķinot saknes, ņemot vērā diskriminanta vērtību un koeficientu vērtības. Mūsu gadījumā a ir 2, a ir koeficients pirms x kvadrāta, b ir 7, tas ir koeficients pirms x, un c ir brīvais saskaitāmais, tātad mīnus 4. Reiķinam diskriminantu. b kvadrātā mīnus 4ac. Tas būtu 49 mīnus 4 reiz 2 reiz mīnus 4. Iegūstam 49 plus 32, jeb 81. Reiķinam saknes. Saknes mums bija mīnus b mīnus sakne no diskriminanta dalīts ar 2a, un otra sakne mīnus b plus kvadrātsakne no diskriminanta dalīts ar 2a. Ieliekam to, kas mums ir. Tātad b ir 7, tad mīnus b ir mīnus 7, mīnus kvadrātsakne no diskriminanta, tas ir 9, jo diskriminants ir 81. Dalam ar 2 reiz 2, jo a ir 2. Tātad mīnus 7 mīnus 9 ir mīnus 16, mīnus 16 dalīt ar 4, mīnus 4. Un šeit ir mīnus 7 plus 9 dalīt ar 2 reiz 2. Iegūstam 2 ceturtās, jeb 1 otro. Jā, tad šeit mums ir 2 saknes. x1 un x2. Tālāk uzrakstīt nevienādību sistēmas atrisinājumu kā intervālu. Nevienādību sistēmas atrisinājums ir tur, kur pārklājas abi dotie intervāli. Mūsu gadījumā mums ir x mazāks par 3 un x mazāks par 1. Šeit neko nevajag risināt, bet var uzzīmēt. Kāpēc nevajag risināt? Jo jau ir dots attiecībā uz x ierobežojumu. Tātad x ir mazāks par 3. Šeit mums ir 3. Mazāks tas nozīmē iet pa kreisi. Un šeit mums būs 1. X ir mazāks par 1 un arī iet pa kreisi. Skatāmies, kur pārklājas abi dotie intervāli. Abi dotie intervāli pārklājas no mīnus bezgalības līdz vieniniekam, jo viss, kas ir pēc vieninieka, neder tam otram sistēmas atrisinājumam, nevienādības atrisinājumam. Ja? Līdz ar to x pieder no mīnus bezgalības līdz 1. Iekavas mums jau ir dotas, ja neieskaitot. Tālāk, kurā zīmējumā attēlota funkcijas y ir x2 grafika skice. Tas, protams, ir b. Šajā gadījumā ir jāiemācās populārākie grafiki. Ja? Šeit mums ir lineārā taisna, šeit mums ir kvadrāta funkcija, parabola, ja? Hiperbola, apgrieztā proporcionalitāte. To visu vajag vismaz šos 4 iemācīties, iegaumēt. Vismaz uz 1 stundu pirms eksāmena. Ja? Jo šo jūs nevarēsiet atrast formulu lapā. Tam. Ejam tālāk. Uz skaitļu taisnes iezīmē nevienādības 3, es nolasīšu, lielāks par 0.
šeit ir ļoti uzmanīgi. Esmu pamanījusi, ka skolēniem ir grūti nolasīt, bet ir jāpacenšas, tūlīt mēģināšu paskaidrot. Tātad mums ir dota horizontālā as X. Iedomāsimies, ka mums ir dota arī vertikālā as Y. Ja mums ir dota X un Y plakne. Tātad Y ir pozitīvi šeit un negatīvi šeit. A kas ir šis? Šis pa īstam ir tās kvadrāta funkcijas, nu to varētu pateikt, ka tas ir tas Y. Un mums ir jautājums, kur Y ir lielāks vai vienāds par 0? Viņš ir lielāks vai vienāds par 0 šeit. Pareizi. Un tas atbilst šai parabolas daļai un šai parabolas daļai. Un savukārt šīs abas parabolas daļas atbilst sekojošajiem X-iem. Jā, tātad, tā kā mums ir jāiezīmē uz skaitļu as, es varbūt pārzīmēšu. Tā -6 un 2/3. Tad atrisinājumu mēs varam iezīmēt šādi. No mīnus bezgalības līdz -6 un no 2/3 līdz plus bezgalībai. Ja šeit būtu mazāks vai vienāds par 0, mēs iekrāsot tos, kas ir pa vidu, jo tas savukārt atrodas zem tās x-as. Ir jāskatās attiecībā uz x-asi, tātad kas atrodas zem x-as, fiziski uzzīmētās, un kas atrodas virs, jo lielāks par 0 ir virs. Tā, gatavs. 11. turists ar motorlaivu no piestātnes aizbrauca līdz pludmalei, pēc atpūtas atgriezās piestātnē. Tātad mums ir dots grafiks, kas attēlo turista veikto ceļu atkarībā no laika. Pirmais jautājums nosaka attālumu starp piestātni un pludmali. Tātad viņš atpūtās tur, kur viņš nebrauca. Nobrauktais ceļš bija 0. Tas nozīmē, ka brauc viņš līdz šejienei. No šejienes līdz šejienei. Un cik tie ir kilometri veikti? 30. No 0 līdz 30. 30 kilometri. Aprēķini, ar cik lielu ātrumu turisti brauca no piestātnes līdz pludmalei. Ātrums mums ir attālums dalīts ar laiku. Šajā gadījumā, rakstīsim šādi. Ceļš dalīts ar laiku h. Kā atcerēties ātruma formulu? Vienkārši atcerieties, ka mašīnām ir dots kilometri stundā. Jūs noteikti to esat redzējuši. Kilometri stundā. Jebkuru, kur jūs varat dzīvot, jūs esat redzējuši šo apzīmēm. Tad lūk, tas tā arī izskatās. Kilometri dalīti uz stundām. Kilometri dalīti uz stundām. Tas ir ātrums. Kilometri dalīti ar stundām. Tātad ātrums tas ir attālums dalīts ar laiku. Kā viegli atcerēties to ātruma formulu. Jo formulu, nevis formulu, bet pierakstīja km uz h. Zina visi, bet ar ātruma formulu daži aizmirst. Tātad, labi. Ar cik lielu ātrumu turists brauca? Viņš nobrauca kopā 30 km, jo jautājums ir no piestātnes līdz pludmalei. Un brauca viņš cik stundas? Brauca 2,5 stundas. Tātad 2,5. 30 dalīt ar 2,5. Tas ir, var uzrakstīt to kā 300 dalīt ar 25. Un tad tas ir 12. Pārreiķināsim. Tas ir 12. Tātad 12 km stundā bija viņa ātrums. Laikam tas ir normāls motorlaivas ātrums. Tad mēs varam es padomāju, varam pierakstīt atbildi. Atbilde. Turists brauca ar ātrumu 12 km stundā. Tā.
ejam tālāk. Dotajā koordinātu plaknē konstruē funkcijas y ir minus 3x plus 5 grafiku. Mums ir dota dilstoša lineāra taisne. Lineāru taisni mēs varam konstruēt, vienkārši taisni mēs varam konstruēt, izmantojot divus punktus. Līdz ar to varam sastādīt tabulu x un y. Teiksim, izvēlēties x ir 0. Ja x ir 0, tad y ir 5. Un paņemsim, piemēram, 2. Ja x ir 2, tad y ir minus 3 reiz 2 plus 5. Tas ir minus 1. Atzīmēsim abus šos punktus koordinātu plaknē 0, 5, 2, minus 1 un savienosim. Jūs savienosiet ar lineālu un jums būs taisni. Man nedaudz izskatās pēc tārpa, bet galvenais, lai taisne nebeidzas šajos punktos, ko jūs esat aprēķinājuši. Jūs varējāt paņemt jebkurus, ja x punktus gribat paņemt 1, 2, 3, 4, minus 1, vienalga. Ja pietiks ar 2, 2 izvēlaties, aprēķināt y un uzzīmēt. Zīmēšana obligāti ar lineālu, ja? Lai nesanāk šādi. 13. Dota funkcija x2 plus 2x jāprēķina parabolas virsotnes apsisu. Tātad x virsotne. Parabola, tas mums ir kvadrāta funkcijas grafika nosaukums. Ja jūs nezināt, kā rēķināt šo virsotni, var paskatīties formulu lapā. Formulu lapā tas ir dots. Rekur. Parabolas virsotnes koordinātas. Un ir uzrakstīts, ka xv ir, x virsotne ir mīnus b dalīts ar 2a. Mīnus b dalīts ar 2a. Mūsu gadījumā a ir koeficients pie x kvadrāta. Mums nekas nav rakstīts. Tas nozīmē, koeficients ir 1. Un b ir koeficients pie x pirmajā pakāpē. Šajā gadījumā b ir 2. X virsotne bija aprēķinām pēc formulas mīnus b dalīts ar 2a. Mūsu gadījumā tas būs tad mīnus 2 dalīt ar 2 reiz 1, jeb mīnus 1. Tālāk pamato, ka punkts 3,1 nepiedar dotās funkcijas grafikam. Kā to var aprēķināt? Mēs varam paskatīties, vai ievietojot x vietā 3, mēs dabūjam 1. Jo, ja ievietojot x vietā 3, mēs dabūsim 1, tad punkts piedar. Tātad x vienāds 3. Tad 3 otrajā plus 2 reiz 3 ir vienāds ar 9 plus 6, kas ir 15. 15 nav vienāds ar 1. Tātad, ja tātad šī funkcija x2 plus 2x iet caur punktu 3, 15. Ja tā iet caur punktu 3, 15, tā nevar iet caur punktu 3, 1. Ja 3, 15 tur kaut kur, tātad mums būs kaut kāda kvadrāta funkcija. Ja tā iet caur punktu šeit, viņa nevar pēkšņi iet caur šejieni, ja? Tad tas tāds grafiskā interpretācija. Tā, cik mums jau laika pagāja? Nezinu. Man šķiet jau vairāk par 20 minūtēm. Ziniet ko? Vēl 3 piemērus aprēķināsim līdz 16. Stars OB sadala izstieptu leņķi AOK divos leņķos. AOB ir 130 grādi, jānosaka BOK leņķa lielums. Šis jums nav dots formula lapā, es jau paskatījos, bet
mēs varam zināt to, ka pilnais loks ir 180 grādi. Tātad šeit pilnais loks ir 180 grādi. Ja jūs gadījumā to aizmirsāt, varbūt jūs būsiet uz eksāmenu paņēmuši transportieri, ja? Un transportierī tad jūs redzēsiet, ka ir no 0 līdz 180. Vienā pusē un otrā pusē no 180 līdz 0. Tad pilnais loks ir 180 grādi. Ja pilnais loks ir 180 grādi, un šeit ir 130 grādi, tad šeit ir tas, kas ir palicis pāri līdz tiem 180. Tātad 50 grādi. Tā, nesmuks 50 sanāca. Tātad 50 grādi, ja? 180 mīnus 130 grādi. Tā. Dots paralelograms, kur leņķi D plus F ir 140 grādi. Jānosaka F lielums. Paralelograms mums ir 4 stūris, kuram divas malas pa pāriem ir paralēlas, un pretējie leņķi ir vienādi. Pretējie leņķi ir vienādi, tātad D un F ir vienādi. Ja D un F ir vienādi, tad to summa dalīta uz 2 dot vienu leņķi. Līdz ar to leņķis F ir 70 grādi. Ja 140 dalīt ar 2. 16. Izmantojot attēlā dotos lielumus, pamato, ka AB ir 3 stūra abece garākā mala. Šeit mums ir 3 stūru īpašības. Pret platāko leņķi atrodas garākā mala. Pret lielāko leņķi atrodas lielākā mala. Pret īsāko leņķi atrodas pret mazāko leņķi atrodas īsākā mala. Varam uzrakstīt AB ir 3 stūra ABC garākā mala, jo AB atrodas pretim leņķim C, kas ir 79 grādi, kas ir lielākais leņķis, kas ir lielākais leņķis. Lūk, tā kaut kā. Labi, es laikam pārvērtēju savas spējas, tomēr 20 minūtēs mēs netikām cauri pirmajai daļai, mums palika no 17 līdz, labi, mums īstenībā te vēl ļoti daudz kas palika, līdz 26 mums palika vēl 9 piemēri. Rakstiet, vai līdz šim viss bija skaidrs, un tad es gaidīšu jūs nākamajos video. Atā!